Dusmīgs. Tā nu gan nevar. Tā jau nevar ļaut dēlam viņu bārt un pukoties. Un tad vecais zaķis lepni izslēgās un teica tā: tu vēl esi par mazu un dumju, lai mani savukārtu. Es esmu vispazīstamākais zaķis pasaulē. Man, par godu mani, gatavo šokolādes pieminekļus. Manas fotogrāfijas ir grāmatās. Es esmu visslavenākais, vispazīstamākais zaķis, jo es esmu lieldienu zaķis. Es reiz gadā pavasarī, kad tuvojas lieldienas, krāsoju olas, krāsoju dažādās krāsās, zīmēju dažādos rakstos, lai pietiktu visiem mazajiem bērniem, kas paši vēl neprot to izdarīt, lai viņiem būtu prieks. Visā pasaulē mani pazīst, visā pasaulē ar mani lepojas, tik tu vienīgais neko nezini. Visi bērni visur grib redzēt manu portretu, visiem bērniem garšo šokolādes zaķi un šokolādes olas, vai ne? Man šokolāde mājās zaķīra. Jā, un tad mazais zaķēns pēkšņi saprata. Jā, viņš arī grib būt slavens un pazīstams. Viņš arī grib, lai viņa portreti ievieto grāmatās. Būt skaists, mazā zaķēna portrets grāmatā. Būt skaists? Jā. Viņš arī gribētu, lai viņam tiek pagatavots šokolādes piemineklis. Vai ne? Jā, vai marcipāna piemineklis. Lai viņu mīlētu un gaidītu bērni visā pasaulē.